Pateicīgs par to, ka man ir dot iespēju jūs uzrunāt. Es ar lielu interesi noklausījos iepriekšējo runātāju Rubeņkungu. Viņš runāja par brīvību, un es faktiski gribu turpināt arī runāt par brīvību, bet tādā ļoti praktiskā nozīmē. Un jautājums ir, kā mēs katrs varam ietekmēt 10. Saeimas sastāvu. Un skatoties tālāk ir, kā mēs katrs varam izcīnīt savu individuālo brīvību, ar to, ka mēs varam izmantot un izlietot to, kas ir Satversmē rakstīts par mūsu suverēno varu. Mums ir, es tādu 4 soļos šito lietu pasniegšu. Pirmais, ja mēs runājam par 10. Saeimas vēlēšanām vai vienalga par kādām vēlēšanām, mums ir jāizšķirās, vai piedalīties vai nepiedalīties. Ja mēs izšķiramies par piedalīšanos, tad mums jādomā par to, kā mēs izvērtēsim to partiju un kandidātus, par kuriem mēs balsosim, un beigās, ko mēs prasīsim partijām un ko mēs prasīsim kandidātiem. Izšķirties par piedalīšanos. Es gribu pateikt skaidri un gaiši, vai mēs piedalāmies vai nē, mēs ietekmēsim Saeimas 10. Saeimas vēlēšanu rezultātus. Mums ir ļoti daudzi tagad vēlētāji, kas saka, ka nav vērts iet balsot, ka nekas nekam nedara, nekādas prātīgas partijas nav, visi blēži, visi negodīgi, visi draņķi, un faktiski man ir viena alga. Un es teiktu tā ir tāda ļoti ērta atkāpšanās no realitātes, no tā, ka es vispārīgi gribu cīnīties par savu brīvību, par savām tiesībām un par savu suverēno varu. Un tā vēl beigās iznāk tā, lai tā kāds cits izšķiras. Bet es varu parādīt skaidri un gaiši nākamā slīdītē, ka nepiedaloties, tu būsi piedalījies, un diemžēl tikai pasīvi. Ņemsim tādu pavisam vienkāršu piemēru, ka mums ir 1000 vēlētāji un 1000 balsotāji, respektīvi visi balso. Es nevienu partiju negribu saukt vārdā, bet tā kā es faktiski uzrunāju tos cilvēkus vai cenšos uzrunāt tos cilvēkus, kas saka, nav vērts iet balsot, viņiem noteikti visas partijas ir ļaunas, bet varbūt dažas ir mazāk ļaunas kā citas, un tāpēc es lietoju to nosaukumu, ka no vislielākā ļaunuma līdz vismazākam ļaunumam. Un no tām 1000 balsīm, jūs redzat, tur ir 50 par to vislielāko ļaunumu un 350 ir par vismazāko ļaunumu. Un tas apmēram ir līdzīgs, tā proporcija līdzīga tai proporcijai, kas nepiedalījās pagājušā Saeimas vēlēšanās, kas faktiski bija 40% vai gandrīz 40%, bet ļoti tuvu. Kāda būs tie rezultāti, ja viņi būs tā nobalsojuši? Tad vislielākā ļaunuma partija dabūs 5 vietas Saeimā, un vismazākā ļaunuma partija dabūs 35. Un tā jūs redzat, pa starpu būs 10, 15, 15 un 20. Bet tagad iedomājieties, ka tie cilvēki, tie vienaldzīgie vai tie dusmīgie, kas pat nav gatavi balsot par vismazākā ļaunuma partiju, vispārīgi nebalso. Tad mums ir tikai 650 balsotāji. Un rezultātus mēs tur varam redzēt, bet kas notiekās ar tiem, kas nebalsoja? Viņi faktiski ievēlēja 35 deputātus. Tāpat, kā viņi būtu ievēlējuši, ja viņi būtu balsojuši par mazākā ļaunuma partiju. 3 vietas viņu nepiedalīšanās dēļ vai viņu pasīvās balsošanas dēļ, kā es gribētu teikt, aiziet tai partijai, kas viņam vislielākais ļaunums. Es nezinu, vai viņi būtu apmierināti ar tādu rezultātu un tā tālāk. Tā kā tā maza ļaunuma partija, kas ir bišķi sliktāk par tā vismazākā ļaunuma partija, vismaz tur viņi dabūna, viņi iedod 11 vietas klāt. Tā kā jūs redzat, tur ir no 20, teiksim, maza ļaunuma partija, ka būtu visi balsojuši, viņiem būtu 20 vietas Saeimā, bet ja balso tikai tie 650, tad viņiem ir 31 vieta, un tie nebalsotāji ir faktiski iebalsojuši 11 kandidātus. Tā kā man liekas, laikam ir labāk piedalīties. Un izšķiršanās, vienalga kāda izšķiršanās, faktiski ļoti grūts process, un izšķirties, par ko balsot,
ir pavisam sarežģīts process. Un, lai tiktu ar sarežģītiem procesiem galā, tie sarežģītie procesi ir jāsadala mazākos gabaliņos, tādos, kurus mēs varam, kā saka, sakost, izgaršot, un tad iet atkal tālāk, pagaršot to nākamo un tad salīdzināt. Tāpat arī ar šīm lietām. Te varētu vēl smalkāk to lietu sadalīt. Bet pirmais manā uztverē ir jāizšķirās kaut kur par partijām. Vispār tas ir tas pamats, par ko mēs balsosim. Ja mēs balsosim, mēs vispirms balsosim par sarakstu un tad par kandidātiem. Saprotams, tie kandidāti, kas ir katrā sarakstā, arī lielā mērā noteiks mūsu izšķiršanos par to partiju, par kuru mēs, vai to sarakstu, par kuru mēs balsosim. Bet tas process ir, ja mēs zināsim par kandidātiem tikai augusta sākumā, bet tas process, manuprāt, ir jāsāk jau tagad un jāsāk skatīties, ko šīs partijas ir darījušas pēdējos 4 gados vai 8. Pēc labākās sirdsapziņas mums perfekta informācija nebūs, bet mēs tāpat uz labu laimi arī nevaram vienkārši teikt, tie nekam nedara, tie ir draņķi. Vajadzētu apstīties, ko viņi ir darījuši, ko viņi nav darījuši, ko viņi ir labi darījuši un ko viņi ir slikti darījuši pēdējos, teiksim, 4 gados. Un tad nāk tāda lieta, kam ir ļoti grūti to tā novērtēt, bet mēs, man liekas, ļoti labi izjūtam katrs. Kad ir zināmas partijas, man vienalga, ko viņi sola, man faktiski vienalga kādi kandidāti. Viņas man ir tā piešmaukušas agrāk, es vienkārši viņām nevaru uzticēties, vienalga, ko viņas dara vai ko viņas saka. Bet tad jāskatās pozitīvi, varbūt arī tā negatīvi pozitīvi. Kuras ir tās partijas, kurām es vismaz varētu uzticēties? Un tādā veidā es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ņemot vērā darbus, labos un sliktos, laimi un nelaimi un tā tālāk, arī to, ko man sirds saka, un jau sarindot partijas. Mums būs kādi 6, 7, varbūt 8 saraksti, varbūt bišķi vairāk. Jā. Mēģināt viņus visus kaut kur vēlāk izsijāt būs šausmīgi grūti, tāpēc es saku, vajadzētu jau tagad nonākt pie tā. Es jau tagad gribētu pie sev teikt, ka būs tikai varbūt 2 vai 3. Es pat teiktu, man varbūt jau ir tā par to partiju diezgan skaidri izdomāts, bet varbūt man būs tikai 2, kuras es nopietni apsvēršu. Tas nenozīmē, ka es pavisam norakstīšu viņas. Varbūt ir kaut kas tomēr, kas man pārliecina. Par tādu partiju, kas man ir izlikusies galīgi nederīga, sakropļota, korumpēta, kas ir solījusi un nav neko izpildījusi. Varbūt tur notiekās kaut kāda brīnuma. Tā kā ir jāpatur vaļā tā iespēja, kad es tomēr varu pārvērtēt savu sākotnējo izšķiršanos. Bet ir labi, ka mēs sākam ar to, lai mūsu galva nebūtu pilna ar visām tām 8 partijām un visiem tiem saukļiem, ka mēs zinām, ka lielākā daļa jau viņi būs tikai saukļi, un tad jau tā izšķiršanās mums ir mazliet skaidrāk, mēs izvērsim nopietnāk 2, 3 partijas un varbūt apstīsimies vēl tā vispārīgi, vai ir kaut kas būtiski noticies tajās partijās, kuras es agrāk esmu norakstījis. Tā kā nevajag, varbūt tas, kas norakstīts, varbūt tomēr ir kaut kāda atzimšanas spēja. Un tad jādomā jau tagad izdomājiet, ko jūs vēlaties, lai šīs partijas Saeimā panāk. Nevis vai viņas ir labas vai sliktas, bet ko jūs pats katrs gribat, lai tā partija Saeimā panāk. Un domājiet par to, ko iepriekšējais lektors runāja, par brīvību, par suverenitāti. Kā es varētu, ko mans ievēlētais deputāts varētu darīt tā, lai man būtu tiesības un iespējas izmantot to, kas man faktiski pienākās. Tas absolūtais fundamentālais. Es nedomāju, ka te būtu tas jāizmirst arī par to desu, ja mums ir jāēd, mums ir jādzīvo. Bet mums galvenokārt ir jādomā par to, kā mēs varam uzlabot Saeimas darbību. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt ļoti skaidram priekšstatam par to, ko mēs no Saeimas deputātiem sagaidām. Ja mēs to nevaram izdomāt, mēs nevarēsim arī novērtēt ne partijas, ne kandidātus.